Taurupe. Pavisam mazs Latvijas pagastiņš, tīrs un sakopts ar savām vērtībām un tradīcijām. Darbs, prieks un mīlestība pret savu dzimto vietu jūtama ik uz katra soļa. Maizes kukulītis, siera ritulis, dziesma, deja vai darināts izšulums, tas viss vienlīdz vērtīgs, vienlīdz kas kopā rada dvēselisku baudījumu. No senčiem gūtā pieredze mums dod iespēju pastāvēt un izdzīvot. Esam pārliecinājušies, ka viss, ko spējam radīt paši rokām, ir ļoti, ļoti vērtīgs. Dodamies ciemos uz īstām lauku mājām, Kalniņu. Šeit saimnieko 2 paaudzes. Katru nedēļu tiek cepta maizīte. Rudzu miltu smarža un krāsnes siltums rada patīkamas sajūtas. Garša dod baudu, veselību un spēku. Te pamanāma sīksta latvieša gars. Tālāk mūsu ceļš vies līdz Mucenieku mājām. Tur mūs sagaida smaidīgā saimniece Guna. Viņa atklāja milzumdaudz noslēpumu par sieru un no sirds iesaka visu darīt, domājot labas domas. Jaunzemju mājās mēs satiekam jauno māmiņu Lindu. Viņa šuj, glezno un rada skaisti latviskas lietiņas. Darinātās maskas, cepures un kleitas māca rotāties mums visiem. Intas Antones labais darbs Taurupē ir novadpētniecības muzejs Muižas pagalmā. Senajā namā glabājas daudz notikumu, stāstu un vērtīgu padomu. Un kas gan būtu mūsu zināšanas, ja nebūtu šo cilvēku, kuri patiesi dalās savā pieredzē? Paveries atpakaļ, novērtē senču dzīvoto laiku. Un tad izvērtē, kā Taurupe mainījusies un kā tā aug. Esi strādīgs un lepns par savējiem. Te Taurupē.